Izmēģinām. Stihija palīdz mazliet paskatīties, ieskatīties sevī, ja, kāda tā stihijas mūsos izpaužās, jeb jūsos izpaužās. Un te ir ļoti svarīgi, es parādīšu tādu zīmējumu, paņemiet kaut kādu vai pierakstu kladi vai vienkārši baltu lapu un sadaliet, nu, tā kā krusteniski, ja, šo te pagriežiet viņu tādā landscape'ā, ja, horizontāli. Horizontāli pagriežiet šo lapu un sadaliet tādā, nu tā, lai jums sanāk tātad 4 sadaļas. Gaiss, uguns, zeme un ūdens. Un tā arī ierakstiet. Ja, ierakstiet. Lūk, sadalām lapu, tātad paņemam baltu lapu, šādi te landscape'ā pagriežam, ja, horizontāli un sadalām pa diagonāli 4 daļās. Un, un tad, kad tur, kur ir uguns, ierakstam lūdzu jautājumu, ko kārts stāsta par manu uguni, kā es paužu enerģiju, dusmas un aizrautību. Ja mēs vilksim uz katru stihiju aizklātu kārti, jūs izvēlēsieties cipariņu, vērsiet vaļā un tad pierakstīsiet tās jūsu asociācijas, kas tur nāks, skatoties uz to attēlu, ja, un atbildot uz konkrēto jautājumu. Tālāk, pie ūdens ierakstiet, kā es jūtu un reaģēju. Ja, kā es vispār jūtu un kā es reaģēju uz kaut kādām lietām, situācijām. Ja? Tur, kur ir gaiss, ierakstiet, kā es domāju un kā es komunicēju. Ja, savā ikdienā. Un tur, kur ir zeme, uzrakstiet, cik es esmu stabils savā dzīvē, praktisks un ķermenisks. Kā es sajūtu savu ķermeni, kā es rūpējos par savu ķermeni. Ja? Nu, lūk. Un tad mēs ejam iekšā tehnikā. Tātad šeit jūs redzat 4 aizklātas kārtas par uguni. Padomājiet tagad un uzdodat sev šo jautājumu. Ko kārts stāsta par manu uguni? Tātad, kā es paužu enerģiju, jeb kāda ir mana enerģija, kā es paužu savas dusmas un kā es paužu savu aizrautību. Un tad izvēlieties no 1 līdz 4 cipariņu, un es atklāšu šīs te kārtas. Ja? Es atklāju. Tie, kas izvēlējās pirmo, tie, kas izvēlējās otro, tie, kas izvēlējās trešo, un tie, kas izvēlējās 4. Un pirmais jautājums, kas būtu sev arī tā jāpadomā uz to attēlu skatoties, ko es redzu attēlā. Atslēgas vārdiem pierakstat tajā sadaļiņā, kur jums ir uguns. Ko es redzu attēlā? Un ko es sajūtu sev ķermeniski? Kā es sajūtu ķermeniski šo attēlu? Un tad vēlreiz uzdodat, kā šis attēls runā par manu dzīves enerģiju, kā tas attēls runā, kā es paužu dusmas vai nepaužu. Ja? Un kā es paužu caur šo attēlu savu aizrautību dzīvē. Vai mana iekšējā uguns ir harmonijā? Vai viņa varbūt ir destruktīva? Vai varbūt tad, kad ir dusmu, tad es nodedzinu visu? Vai tieši otrādīgi es vispār dusmas nereaģēju ārā? Ja? Un noriju savas dusmas? Vai noēdu savas dusmas? Un pēc tam parādās pēc laika kaut kādas, nedod Dievs, ķermeniskas problēmas.
Uguns, starp citu, arī mēs šeit varam uzdot arī sev jautājumu, cik es esmu vispār motivēts sasniegt savus mērķus, kā es izvirzu savus mērķus, kāda ir mana pacietība vai nepacietība. Ja, tas arī ir padomāšanai. Ja, protams, var iet gariem teikumiem, ja, bet es vienmēr iesaku tādiem atslēgas vārdiem. Bet galvenais pierakstiet, nedariet to, negroziet to galvā. Pēc, kad cilvēks saka, ka es atcerēšos, jā, bet parasti mana pieredze rāda, un arī psiholoģiskie pētījumi rāda to, ka pēc 15 minūtēm jūs atceraties pusi no tā, ko jūs domājat, un pēc stundas jau principā tikai labi, ja 5%, ko jūs domājāt. Jā, tā tad ļoti labi. Un arī es vienmēr aicinu savās nodarbībās veikt pierakstus, jo tad, kad ir pieraksti, tad mēs varam viņus pārlasīt un vēl papildināt. Jā, papildināt. Nu, lūk, bet mēs ejam tālāk. Tālāk mums ir ūdens stihija. Un šeit mēs izvēlēsimies cipariņu no 1 līdz 4 ar domu, kā es dzīvē jūtos šeit un tagad, šodien, ja, šajā dzīves posmā. Un kādas ir manas vispār reakcijas uz dažādām lietām? Ja? Iedomājieties cipariņu no 1 līdz 4. Šeit būs mūsu emocijas, tātad jūtu pasauli. Ja? 1, 2, 3 un 4. Un princips tas pats. 1, ko es redzu attēlā. Atslēgas vārdiem piefiksējam. Kā es par to jūtos? Un kā šis attēls runā vispār par manām spējām šajā dzīvē just, izrādīt emocijas, saprast savas emocijas un reaģēt caur emocijām. Ja? Vai es vispār spēju rādīt savas emocijas? Vai es vispār māku viņas izreaģēt? Vai es vispār saprotu, kas tās ir pa emocijām? Es māku viņus nosaukt, es māku viņus vadīt, vai tieši otrādīgi. Ja? Kaut kur tas viss sasprūst manī, ja, un spiež. Un tad, kad pārplīst, tad traki ir. Jā, vai manas emocijas ar manām emocijām viss ir kārtībā, es māku viņus atpazīst, māku reaģēt, māku vadīt, māku izreaģēt ekoloģiski, gan tā, lai sevi nenodarītu pāri, un arī citiem nenodarītu pāri, jā. Nu, tā saucamā emocionālā inteliģence. Mēs ejam tālāk mums ir gaiss. Ja, un gaiss atkal ir jāiedomājās no 1 līdz 4 cipariņš ar domu, kā es vispār domāju, un arī kā es arī komunicēju. Ja, jo gaiss ir par domāšanu un par komunikāciju. Ja, izvēlamies no 1 līdz 4. Pirmā kārta, 2, 3 un 4. Kas notiek ar manām domām? Un atkal mēs ejam šeit šo, ko es redzu, ko es jūtu, un kā tas ir par manu domāšanas veidu, par manu komunikāciju. Arī noteikti par tādu vidi man apkārt, kurā es dzīvoju, ja? Cilvēkiem apkārt varbūt, kas ir man apkārt, ar ko es komunicēju. Ja? Tas arī ir par to.
par to savu personīgo brīvību, par manām robežām kaut kādām. Ja? Kā es sevi savās domās, ja? Cik tālu ir šīs manas robežas. Un arī principā par personīgām robežām, ne tikai par manu domu robežām. Ja? Ko izvēlētā kārts saka? Un šeit var noteikti arī padomāt, vai manas domas ir nu, tādas ļoti, ļoti augstas, lidojošas, ja, un nekādā veidā varbūt nav saistītas ar zemes dzīvi. Ja? Vai tieši otrādīgi, varbūt viņas ir tik ļoti piezemētas, ja, kad nu, tur nav vieta kaut kam lielākam. Ja? Vai tā vide, kurā es dzīvoju, vai man patīk viņa, ja? Vai viņa man der. Vai es tur spēju komunicēt un atrast šo te komunikāciju arī attiecībā pret mani ar cieņu. Ja, kā tas izpaužās, kā es to jūtu arī, ja, un ko es par to domāju. Nu, un visbeidzot ir zeme. Ja, un šeit izvēlaties cipariņu no 1 līdz 4 ar domu, cik es esmu savā dzīvē praktisks, stabils, un kā es izjūtu savu ķermeni, kā es par viņu rūpējos, ja, kā es viņu izprotu, ko mans ķermenis man saka. Ja, un šeit tā tad vēlreiz no 1 līdz 4 cipariņš vienu kārtu izvēlamies. Un es atklāju pirmā, otrā, trešā un ceturtā. Un atkal, ko es redzu sevis izvēlētajā kārtī? Ko es jūtu par to? Kādas ir šīs ķermeniskās arī sajūtas? Noķeriet viņas. Ja? Un kā šī kārts man saka par manu dzīves stabilitāti, par manu praktiskumu, spēju būt praktiskam savā dzīvē, un arī par savām, nu, par rūpēm par savu ķermeni, ja? Par savu ķermeņa saprašanu, par pievēršanu, uzmanības pievēršanu šiem te ķermeniskiem signāliem. Vai es saprotu, rūpējos, vai tieši otrādīgi visu laiku man kaut kādi šķēršļi priekšā, kas ir jāpārvada, ja? Lai vispār dabūtu kaut kādu stabilitāti dzīvē, ja? Vai viss ir sagruvis un es esmu nu, atmetusi ar roku un teikusi, man vienalga. Ja? Vai tieši otrādīgi, ja? Pieturos tikai un vienīgi pie kaut kāda konkrēta iestaigāta, kā saka, ceļa, jā, ko pats cilvēks izveidojis, un ne pa labi, ne pa kreisi, tātad elastības varbūt ir mazāk nekā vajadzētu. Jā, atkal atslēgas vārdiem to visu piefiksēt, un rītā arī jūs dabūsiet savos e-pastos šo iespēju paskatīties ierakstā, jā, jo būs saite uz YouTube kanālu, un ja būs vēlme, varbūt vēlreiz iziet šo tehniku, paskatīties, jā, un papildināt vēl savas sajūtas. Nu, lūk tā, vai